Sveicināti, kungi, dāmas un biedri! Mani sauc Aldis. Un mani sauc Ruta. Mēs dzīvojam Kanādā un pārvadājam kravas pa Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm. Patīkamu skatīšanos! Sveicināti, kungi, dāmas un biedri! 23. janvāris. Jā, ir 23. Šis te ir mūsu nākošais upuris. Esam Indiānā. Šajā te tumšas krāsas kemperi savāksim. Izstās baigi glaunais. Vispār tas viņš skaitās, pagriezīsim kameru, viņš skaitās, viņš iet uz izstādi kaut kādu. Notiksies izstāde. Viņš to vedīsim uz izstādi, jā. Izstās ļoti smalks. Augšā ir 2 gaisa kondicionieri, kā var redzēt, ir saules paneļi. Tad kaut kāda antena. Priekšā ir elektriskais pacēlājs, lielie gāzes baloni, tie ir kaut kāds, lai laikam pa stiklu netrāp vai kā. Iesim iekšā, pastīsimies. Kā mums te izskatās? Tā trepes, jā, šitās te trepes. Ejam iekšā. Tā liela gulta te ir. Jā, milzīga gulta. Visiem skapīšiem. Tad šī te daļa ir šitā baigi smalkā. Ar visiem sānis ir ar visiem stikliem, viss ir iestiklots. Šis te viss bīdās ārā, jā. Šī te daļa. Tad te ir, kur ir kontrolas panelis tur. Augstāk, jap. Tie ir kaut kāds tā kā bāra lete vai kaut kas tāds, nevar saprast. Protams, televizors, to mums vienmēr vajag. Jā, tie ir arī galds, kurš pārtaisās pa gultu. Tad es pareizi saprotu, priekšā guļ 2. Jā, te gultā. Tad šitās te noteikti arī izgāžās kā gulta. Šis te krēslis, tā es minēšu parādīt, tā šis te krēslis noteikti izgāžās kā gulta. Tad ir, kur viss stikla sāni, visi stiklā. Šis man nepatīk, kā viņi tie ir uz gultas uzlikuši šo te daļu. Nezinu, kas tāds ir, bet labi, cerams, ka viņi nenokritīs. Tātad priekšā guļ 2, sānos guļ 2, un tad izstāst, ka šo te daļu arī var pārtaisīt pa gultu, ja? Kā redzams. Tā var gulēt tad 6 kopā. Tad ir visāds atvilknīts, visādi skapīši. Tad liels smalks ledus skapis, kur es, protams, nevaru... Es nevaru parādīt, jo te nav vietas. Tā. Smalkāks nekā man mājā. Jā. Ļoti smalks ledus skapis. Apakšā saldāko. Tā. Kas mums te ir? Tad viss tā virtuves daļa, viss ar to dīvānu izbīdās ārā. Te ir virtuvīte, ja? Es domāju, plīts. Apakšā ir, kur ir cepeškrāsnes. Vai nesmielīs te dziļāk. Tu normāli, kur ir buduārs. Ar visu podu. Visu spoguli. Dušgapīni. Te var iet pičiņu pačiņu. Tā. Tas, ka viņam ir aizvēlkās, jā. Viņam vēl kāds tas te ciet smuki. Tas ir forši. Un tur ir, kur vēl viena izlieta. Nē, tā ir viena izlieta. Jā, kur ir virtuves izlieta. Jā. Šis tāds offroada tipa, man liekas, ar tām lielajām riepām ar augsto klīrenci no zemes. Jā, tik grūti garām tik, bet jā, izskatās ok. Tas tapetes salīmēts, tās te bieži sāk lobīties nost, kur tiek mitrums iekšā. Tāds viņš izskatās. Patīk vai nepatīk. Bet tāds viņš ir, vai ne? Tu gribi arī filmēties? Nē, es gribēju apskatīties. Tu vari iet skatīties. Kāds ir? Ļoti smuks, man patīk. Tātad šī rubrika sauksies Welcome to United States of America. Parādīšu kārtējos cilvēkus, kuriem medaļas ir dotas un diplomi pa pēdējām vietām. Šis te manuālais instruments ir to no baterijas, lai tu var pacelt vai nolaist. Viņš lokās šitā te, viņš salokās, tu viņu nevar paskatīt, viņam brīvi ir jāskrūvējās. Viņš tas te tikko ir iznācis ārā. Te kaut kur rūpnīca tādi ir izlaiduši no rūpnīcas, ir nāc tuvāks parādīšu. Vēl viena. Nāc un tas pēc nos. Nāc tā, man vajag, lai tu parādi šo te vietu. Te nāc tuvāk, ja? Tātad šeit ir 3 kabeļi. Pagaidi. Jesus, joysticks tur ir
Te ir 3 kabeļi, masas kabeļi. Rekur. Tātad pozitīvais, te viss normāls, muki micīts virsū. Šeit ir 3 kabeļi, rekur viena micīta. Protams, ka tu viņu nevar nekādīgi tu uzlikt. Ar kuru galu viņi domāja? Tiešām šito te daļu nevar nogriezt nost un izbāzt visus 3 cauri un smuki uzlikt. Vai tiešām viņi medaļas visi dabūjuši? Tāds ir jautājums šīs dienas. Viss, čau. Tā, lūk, rekur, paņem rocīs tos rutī, ekšās instruments. Viņam ir jābūt tik viegli, ka tu vienu roku tā kā 2 pirkstiem varētu viņu griezt. Taču knapi griežās. Mums tad ir atbrīvots uz rekur stāv uz dankrastē, jā. Rekur atiķi, viss ir atbrīvots. Tā padās viņš normāli neiet. Ko mēs darām? Mēs viņam vienkārši vai nav jāmokās. Uzliekam trūbiņu. Šo te nē, tu palaid. Nevar, es nevaru. Jā, tu nevar. Tad var vienkāršāk. Bet, reāli mūsu saņo kemperim bija jābūt virsū, bet, viņa nolaidības dēļ un diplomu un medaļu dēļ. Mēs te cik jau sēžam, jau mokamies 20 minūtes uz šo te dankrus, jā, plus vēl nenormāli augsts, tā kā visiem, kas grib pirkt jaunus kemperus, vienmēr 10-100 reizes pārliecinieties, ka tur kāds nav pie viņa strādājis, kurš bērnībā medaļas dabūjis un diplomas pēdējā vietā. Jā, viņi ir vienalga. Viņi ir ar L burti jāsaka, nevar tā teikt, bet, bišķiņi ir L, ar lielu L, es piekustā tā, aizbraucu mājās, tu arī? Augstu. Jā, čau. Turpināt? Ka nākošā problēma tagad, šis te iet uz izstādi, jā, durvis ir aizslēgtas, parādīšu, šis te nekustās, nevar šo pavilkt. Tad parādīšu, paņemsim bišķiņu stingrāk un durvis vaļā. Šis te ciet, viņš ir aizslēgts. Paņemšu tā te, pavilkt un ir vaļā. Šitādi te, es noteikti viņš pa ceļam braucot, man tās durvis svērsies vaļā, jo tur nav pareizi kaut kas saregulēts. Tā kā visi, kas grib nopirkt pilnīgi jaunu grabažu, visi welcome to Amerika. Pērkam šitos te visus. Izskatās jau smuki, pasties tur apakšā. Neatkarīgā piekare un ko tur kas tur nāc perēs un pasties, kas tik tur nav. Un tādi diski, vai ne? Viss bling ir, bet paši primitīvo nepieciešamāko nejāc uztaisīt pilnīgākie medaļnieki un diplomnieki. Tā, mēs esam pusotru stundu nodzīvojuši. Kā var redzēt, šņors ratiem nav uzliktas, es pamēģināšu paiet atpakaļ. Jūs redzat, jā, pret mašīnu, cik augsts izstās kempers. Tātad ne tikai viņi nemāk uztaisīt, ka durvis aizslēdzās ciet, nemāk vadus salikt, teorētiski viņi neko nemāk, viņi pat izmērīt nemāk. Tātad šim kemperim vajadzēja būt 11 pēdām un vienam incim, vienai colai augstam. Tas būtu rupi reiķinot, viena pēda ir, 3 pēdas ir 1 metrs, apaļi runājot. Šajā gadījumā viņš ir nevis 11 pēdas un viena cola, bet viņš ir praktiski 12 pēdas. Ko tas nozīmē? Kad mazliet zem 12, kur priekšējais kondicionieris, tur varētu būt ap 12 pēdām. Pakaļies kondicionieris mazliet zemāks. Tā tad, patiesībā augstāks, te viņš īstā zemāk, bet mērots, tātad priekšu bija 14,7 vai 14,8 un pakaļies ir 14 pēdas un 10 colas laikam, jā. Mēs parasti laižam 14,2, vairāk nelaižam. Teorētiski te nedrīkst, nemaz viņš būtu 13,6, bet neviens baigi nesaka, ja tev arī 14 vai 14,2. Bet te mums ir, šo momentu mums ir 14,10 apmēram, jā. Tas nozīmē, ka daudzi tilti mūsējie, tas kondiškas tā kā lido pagājis, protams, var apbraukt apkārt, vajag atļaujas, kuras mēs vairs nevaram dabūt, jo piekdienā viņi arī 3 iet mājās, jā. Viņiem arī valsts darbs, nezinu, kas tas pa darbi ir. Balto cilvēku darbs laikā. Tā kā jā, tie nākošā problēma, tikai nezinu, ko darīs tagad ar šo te. Es jau piedāvājies, es jau varu laist apkārt niņķi, man jau vienalga. Ja man par to maksā un visu sodu tiek samaksāt, man tas neuztrauc. Nākošais rekrišana te savienojuma vieta. Redzēt, jā, smuki vai ne? Arī, medaļas, totālākās medaļas un diplomi. Jā, tas vienkārši briesmīgi. Es nezinu, Eiropā arī tāds te mēsls taisa. Šeit ir kaut kur skrūva, tur nevis, lai varbūt
varbūt izgriezta kaut kas, es varu parādīt, var redzēt, tu nevar redzēt, lai tur izgriezta, varbūt ir kaut kāda gabala vai kaut ko, viņa vienkārši saburza. Jūs tur neredzat, bet vienalga, kādā ziņā kvalitāte briesmīgi, rekurs Sandras ir 3 gadu garantija, jā. Visi tie, kas nav redzējuši Liz Amazing, lūdzu aiziet paskatīties, viņai ir kanāls Liz Amazing, YouTube ieraksts ir Liz Amazing, jūs redzēsiet kādas briesmas šeit Amerikas Savienotajās valstīs ražo, un es domāju, ka ja kāds arī kādreiz gribēs pirkt šeit kemperi, viņi droši vien pārdomās. Vecie kemperi vēl ir okei. Kas ir kaut kādi vēl 11 gadi ražot, vēl daudz maz ir okei. To arī viņi atzina, bet šitie te visi jau ir vienkārši izstās pa gabalu šiki, bet tur tāds, nezinu, no 5. klases džeks kaut ko te taisīs, jā, mēram tā. Un, protams, viņš arī noteikti medaļas un diplomas dabūs ar pēdējām vietām. Tikai redzēs, kā šis te atrisināsies šis te jautājums. Tā mēs esam atbraukuši pakaļ otram kemperim uz otru jārdu. Es parādīšu, kāda starpība pirms tam, kurš rādīja, ka es griezu kurbuli, nevarēju pagriezt, jā. Es redzat, es nolikšu cimdu malā, tad 3 pirkstiem es paņemu. Tas ir manuāli, kā tu vari pacelt kāju augšā lejā, ja to nav baterijas. Tātad acīm redzot, otram kemperim tur normāli viss ir sačakarāts un sajāts. Un tādi viņi sūta tagad uz izstādi. Un brīnīsies, oi, kāpēc mūsu kemperi neviens nepērk? Oi, laikam mēs visi dabujām bērnībā medaļas. Vai ne? Es te parādīšu tā, kas te. Ai, tā šitā. Tā reku mēs to nolādījām malā. Tā mēs nolādījām tur, lai atbrīvotu vietu priekš šī kempera. Ko mēs taisām? Un tad šito te mēs, šies te zemāks, mēs uzliksim šo te virsū vispirms līdz galam. Tad mēs uzliksim atpakaļ to, kas jau mums bija, kuru mēs nolaidām tagad tikko lejā. Ko es izdarīšu? Es varu bišķiņu paregulēt ārbegiem, bišķiņu līmeni nolaist, lai viņš tik augsts neceļās. Tur ir vārtiņš, ko var paregulēt. Un vēl izlaidīsim no riepām gaisu tam kemperim, tad jau vajadzētu būt okei. Nebūs okei, bet katrā ziņā nebūs 15 pēdas, vairāk būs varbūt nedaudz virs 14. Tā, kā mums beidzās tā līmeņa vārsta regulēšana, beidzās ar to, kad tad rekur te ir viena skrūve, ja, kur man ir tā rekur ir nolausta, ja. Šitā, tad maziņās, ar kuru saskrūvēs tas dzelzīts, es viņu gribēju noņemt nost, lai var noskrūvēt, ja. Tad tās arī notrūka, paldies Dievam bija līdzīgas skrūvas, vismaz diametrā nav īstās, bet derēs. Šitos te ir nolausts, ja. Te es uztaisīju no mani protektora gumija, kur man ir viņa gabals. Rekovač tā te gumīte stāv, ja, manā bardakā. No šitās te rekur es izgriezu. Tāda, nav smuki, bet, apmēram, ja būs, ja, tu viņu paņemšu izurpšu cauruma, ielikšu skrūvi un būs man uztaisīts, sataisīts mans, es varēšu noregulēt līmeni, tām nurubas ir, mēs piestrādīsim elektrību un izurpsim tā kaut kā, drīz būs pabeigts. Kāda stunda jau ir, jau esmu nomocījies ar viņu, bet, to viņi būs gatavs to viņu. Tā, lūk, kur ir tas. Visa draza, kas salauztā, palika pāri. Reku mans izgudrojums, uztaisījums, pārtaisījums. Liks virsū skatīsies, kas būs sanācis. Tālāk, tā mans aroņdarbs ir uztaisīts. Tas var redzēt, jā, rekur tā tad ir stienas vietā. Reku pats ainīgais vārstas. Tas var redzēt, jā, var viņu redzēt. Te kaut kur viņš ir, jā. Reku te ir, jā. Šitās te. Visu to stienīti uzlika atpakaļ. Viss kārtībā. Ārbugas gaiss ir zemāk nekā bija krietni. Tā kā moškaš tā kraupa pēc aies normāli beigās. Tālāk šitas ir melnais ārums arī ir uzlādās tas, kas ir izražots kā brāķis. Jā, labi. Tātad, kā mēs dabujām lejā vairākas colas, jums pirms tam bija 15, es atvainojos 14, vai 10 vai kaut kas tāds, jā. Jūs jau redzējat salauza to instrumentu,
ārbagu līmeņa vārsta to. Vienalga, kā es sauc, es tagad varu redzēt, ārbagi krietni zemāki nekā bija pirms tam. Jā, kā redzat, jā. Izlaidām riepām gaisu. Nu, ne galīgi, bet, var redzēt, ja vēders ir riepa, ir vēders, jā. Tātad mēs kopā esam dabūjuši lejā kaut kādas. Tātad tagad ir 14,3. Tad ir gandrīz 7 colis. Diezgan neticami, man liekas. Jā, piekabē pašai aizmugurē arī bišķiņi pa pusotru coli zemāk nekā priekš, tā kā tas arī deva. Tur, kur stāja priekšā, tā daļa ir pusotru coli augstāka nekā šī tie aizmugurē. Jā, tad ir kopā. Tad ir 14,3, protams, tas arī priekšā austrumu krasti ir paaugstu, bet, ko es varu darīt? Ko man darīt? Neko. Priekšējais ir ok, priekšējais 13,7, ja nemaldās bija. Jā, starp citu ārā mīnus 17 grādi. Es ar pirms tam pārsalu, kamēr skrūvējos, bet, esam jau, ka sākti visu kustināt darīt, tad jau viss sagāja, viss ir ok. Tā kā, ielikšu navigācijā, kad 14,3, un tad jau viss sajies, viss būs kārtībā. Labi, un starp citu, šodien ir visa diena pavadīta, lai cik gan labi nemaksā par kemperiem, bet, visa diena ir. Tagad ir 6 vakarā, mēs sākām pusdienas vakar, 6 stundas kopā visu vakar. Tā, labi, brauksim. Jā, starp citu, tur tālumā, kur var redzēt, varbūt jūs redzat, naktas tumsā, arī kolēģis krāmē virsū kemperus, arī latvietis. Un tā, šitas būs vārdā, nezinu, Jānis vai Ēriks. Mēs te esam 3 šoferi latvieši un Ruta 4. šoferiem. Un kolēģīšiem vēl viens kempers palicis, ko uzlādēt, tad viņi arī būs pabeiguši. Bet viņi teica, ka šonakt viņi nekur laikam nebrauks. Viņiem nav laika pietrūks, kad paliks. Pamidžin viņiem, tā. Labi, mēs laižam mājās. Tātad labrītiņ, 24. janvāris. 26. gads. Tie ir kārti vakarā savācām, protams, tie augstumais bija pārsals un jau bija baigais vesis, gribējās ātrāk braukt mājās. Savācām 2 kemperīšus, Tātad mēs savācām Midlburijā, Indiānā un vedam uz Atchesonu, Albertā. Kopējais kilometru skaits 2862, nopaļosim uz 2900. Par kemperiem par šo attālumu tiek maksāts $6,300. Protams, mums pagāja 6 stundas, visu, kā jūs redzēt, visu, ko es salauzu, saplēsu, pēc tam taisīju un viss tas murgs, kas notikās. Un kartē tas izstās apmēram šādi te. Ja tā pastās kopā uz Amerikas Savienotajām valstīm uz Kanādu, tad Indiānā savācām, izbraucam cauri, kas tā ir Viskonsīna, Minnesota, Ziemeļdakota, Saskačevana, te mums kaut kur māja, tur mēs apstāsimies, paliksim pa nakti, un tad šonakt mēs atvainojos rītā, svētdien būsim mājās, paliksim pa nakti, un tad pirmdien vakarā brauksim ārā, un pirmdien no rīta mums tur Atchesonā, kas ir, teiksim tā pati Edmontona, tur mums arī jāpiegādā tā krava. Un tad, kā jau es minēju, būs Aļaskas brauciens. Tad šo te kravu mēs otrdien no rīta piegādājam un brauksim uz Vainraitu, kas atrodas šajā te apgabalā. Vākta armijas krava. Tā nebūs tā pati armijas krava, par ko gāja runa pirms tam, bet cita, bet jebkurā gadījumā iet uz Aļasku. Un būs Aļaskas brauciens, cerams, ka būs interesants. Šajā braucienā, kā redzat, nekā interesanti nav, vienīgais tas kārtīgi reizē kemperi, Kemperu, kā viņš varētu saukties, kemperu disasters. Bet, es izkāpšu ārā un tad es parādīšu, vēl vienreiz pastāstīšu. Tas arī laikam būtu visā, un kāds no skatītājiem ielika, kad būtu forši parādīt karti, kur es braucu, it kā man ir visos, varbūt kādā es esmu aizmirsis video, protams, man nav tik skaisti kā Kristipam, kā viņš tās, es tik skaisti nemāku uztaisīt, bet es cenšos vienmēr parādīt, bieži vien nesenāk video sākumā to parādīt senāk viducī, jo
ļoti bieži sanāk tā, ka baigās steigā viss tur notiekās, vai arī baigi vēl naktī un vienkārši pēc tam vairs neko negribas darīt. Un tad nākošajā dienā, tā kā tagad no rīta vienkārši piecelies un tad safilmē un parādi, kas un kā. Tā kā es atvainojos, ja kāds nav redzējis karti kādam no video, kādam no braucieniem. Tā būtu jāsaka pareizāk tā. Labi. Tālāk Kakanē pusnaktī beidzām braukt. Tagad var no rīta apstīties, kā izskatās krava. Kā visam jābūt stingri. Es aizmirsu par ratiem, uzšot par ratiem. Ratos gaiss ir ok. Šis briesmīgais kempers te arī stāv, kur jau nāk, tas te palaks vaļā. Tas ir logam priekšā, tā kā tas aizsargs, bet nu es tur neko nedarīšu. Tā no rūpnīcas tāds viņš ir, ja tu vilks aiz mašīnu, viņš darīs tieši to pašu, pazudīs. Tā. Visas šnoras ir stingras. Numurzīmi gandrīz redz. Nav svarīgi, tur nav ko redzēt. Viss tās baigi labi palikām lielā restērijā. Kā es teicu, beidzām pusnakti braukt. Un tad es nevar redzēt ārvegi, kas smuki lejā stāv zemi. Nevar redzēt šitā te. Jā. Teorētiski pēc rūpnīcas ir jābūt viņiem augstāk pēc rūpnīcas, kā viņi ir tur rakstījuši tajos papīros, bet man arī, kad es viņu saņēmu jaunu, viņam bija atstāt par maz, jo mēs pasūtījām, lai piekabei būtu aizmuguri zema, cik vien var. Lai var likt tādas te augstas kempers, tā ka man tur kaut ko taisīt, tad viņi tur teica, ka nē, tev pa zemi ir, vajag augstāk un tā, un tad beigās sanācās pašam pārtaisīt. Jā, tad es gulēt tiešanas es gāju uz labierīcībām, ka tur ir liela ēka, kas ir labierīcības. Un te, protams, izdīja pilns mašīnām, visas mašīnas rūca. Tagad var dzirdēt, ka man arī rūca, bet vakarā man nerūca. Un jā, naktī bija, tā kā es gāju pusnaktī, bija ap mīnus 26 grādiem. Un, protams, cilvēkiem bāl, ka sasals degvielu, ko tur kastar. Un īstenībā mēs arī pēdējo reizi lejām degvielu, tas bija Kentucky, kur arī īstenībā tāds kāds beigās ziemas degvielas nav. Bet es baigi par to neuztraucos. Vienīgais, kas sanāca beigās, sanāca tā, ka 4 naktī, 4 no rīta, pēkšņi man sāk mirgot, gaismas kaut kādi tā. Paceļ galvas skatās, jā, tas, sildītājs, kas ir salons sildītājs dīzeļu darbojās, tas izmetas kodu, ka viņš ir izbeidzies, nodzis. Skaidrs tātad, Kentucky degviela, kur droši nav īsti nekāda tāda ziemas beigā degviela, bija sasalusi, Un, neko izvilkt veco labo sildītāju, ko sprauž kontaktā, iesprauc kontaktā un turpinājām gulēt. Protams, viņš nespēja tā piesildīties, viņi nevar pilnā klapē likt. Ja man ir slēdzis ar litiju baterijām un parastajām baterijām, kas savieno kopā ir šlāka. Pēc datiem viņš ir ok, bet patiesībā viņš nelaiž tik daudz cauri amperes, cik vajadzētu, tā kā nepietiek sildītājiem. 1500 vatiem, tad tika darbināts 750 vatiem, tā arī līdz rītam mēs dzīvojam. Tagad no rītas iedarbināja. Tie var redzēt, kur vienam tur tālumā vāks ir vaļā, kur vienam vāks ir vaļā. Tikai cilvēki, kas nevar iedarbināt. Bet, Freightlineriem paldies Dievam nav jāuztraucas, vienalga kā tad degviela būs iekšā. Var no rīta praktiski kurā temperatūrā, ja tev akumulātors griežot, piesas dūmā, jebkurā laikā. Jā, viss ārā esam nosalu. Sāksim braukt. Tālāk nākošais updates šajā sāgā par šo briesmīgo aparātu, ko viņi visi droši vien briesmīgi. Kad es redzu stiklu, varbūt iepriekšējos fragmentos redzēt, tur bija tāds priekšā tāds aizsargs, kas domāts, ka tu braucot, lai tev rakmeņiem tur netrāpa pa stiklu, lai tev nesabojā stiklas. Parādīt, ka es redzu, viņam vairs te nav. Te ir palikuši pāris detaļas. Te ir viena detaļa palikusi, kas bija aizāķēts. Te ir viena detaļa. Es jau pirms tam, kad mēs lejām degvielas, redzēju, kad
Viņi bija tā kā attāķiešies tas maliņas vaļā dažas, es viņas viss sakārtoju smuki, tā lai, tā kā būtu, tā kā jābūt, vai ne? Vai mēs braucam cauri Minneapolisē, tikko bijām izbraukuši, tur kaut 4 joslas sajiek kaut kā kopā sanāk tā. Un pēkšņi tā, kā jau šofris visu laiku skatās spogulīgi pa laikam, vai ne? Pēkšņi skatos, kaut kas melns liels tāds, kaut kāds kartons, kas lido, es nesaprotu, kas tur lido no aizmugurs. Mašīna aiz manis tur pa labi, pa kreisi. Viss, laikam, trāpīja virsū. Tad es sapratu, kas tas bija. Tas bija, šitas te aizsargs, kas tur bija virsū, tas ir aizlidojis. Tātad šim te kemperim ieteicamā tirgošanas cena ir 70 000. Tālūk, pusdienas pārstas sieviņa pārņēmusi kapteiņa stūri, ved mūs pa šiem, es mēģināšu parādīt, burvīgajiem ceļiem, viļņiem, kas tie ir apkārt, ja. Sniegs, mazi kalniņi, pauguriņi, viņi drosmīgi stūrē. Jā, tās pašas prērijas, bet ļoti stipri stūrē, ļoti stipri, malacīgi. Tā es atbildēšu uz pāris jautājumiem, pieņemsim skatītājiem un cilvēkam, kas komentēja. Bet es tagad nevaru telefonu atslēgt vaļā vienkārši, kas var būt briesmīgāks par to. Tātad jūsu vārds ir atbrauc, jā. Jūs uzdevāt jautājumu par to, vai ir limits, cik ilgi var strādāt Amerikas Savienotajās valstīs. Es mēģināju jums atbildēt rakstiski, 4 dažādus tekstus rakstīju. Es domāju, varbūt tur kaut kādi vārdi nepareizi vai kas, ko es lietoju, ka man neļauj. Visu laiku parādās error. Es nevienu rupju vārdu nelietoju, bet es nezinu, es nekādīgi nevaru jums atbildēt. Un ir bijis vēl cilvēks, kuram es nevarēju atbildēt, neatceros, kā tas bija, bet ja es varu, es atbildu pilnībā visiem. Tā izstāstīšu par Ameriku. Tātad mēs Amerikas Savienotajās valstīs nedrīkstam strādāt vispār nulle šitā. Ko mēs drīkstam darīt kā kanādieši? Tas pats arī attiecās uz amerikāņiem. Mēs drīkstam Kanādas kravas ievest Amerikā, un tāpatās Amerikā mēs varam savākt kravu un vest uz Kanādu. Mēs nedrīkstam vadāt kravas pa Amerikas Savienotajām valstīm no viena štata uz otru. Tas ir aizliegts. Tādi paši noteikumi arī ir uz amerikāņiem. Viņi arī drīkst no Kanādas uz Ameriku un pretēji, bet viņi nedrīkst pa Kanādu. Tā kā tāda iespēja mums nav. Ir kompānijas, jā, ir arī daudzas kompānijas, kurām ir, diemžēl, tās pašas rotas, galvas rotas, jā, kas pārkārtos noteikumus, un tāpēc ir amerikāņi šība skatās uz kanādiešiem, jo kanādieši varu sadarēt, ko to dara 100 reizes vairāk nekā amerikāņi. Tātad, pārkārtos noteikumus. Plus vēl viņi izraisa avārijas. Izraisa avārijas, tas par to tagad nav runa, jā. Tātad tā savādāk ierobežojumi nav, mēs varam braukāt šurpa turpa, cik mēs gribam, neviens kādas dienas neskaita. Tātad savāc kravu, brauc uz Ameriku, vienalga, cik tev tur ilgi, pieņemsim, es atdodu kravu, un man nav kravas, ja, ko vest mājās, tad es tur varu palikt, kamēr es sagaidu savu kravu, kamēr man nav beigusies mana 90 dienu vīza. Tā kā es neesmu kanādietis, man ir jāņem ik pa 90 dienām vīza. Tā ir tā kā, kas tā skaitās pa vīzu? Īslaicīgā. Kaut kāda īslaicīgā vīza, bet pirms tam jābūt arī estai. Jā, estai, tas ir cits jautājums, vienalga. Bet tad man kā Eiropas pilsonim nav vajadzīgs nekāds tur speciālās vīzes, vienkārši tu, jebkurš cilvēks var dabūt to 90 dienu vīzu, ietnēs kaut kāds kriminālais vai kas. Bet pārējie cilvēki visi var dabūt 90 dienām kā turisti. Šajā gadījumā viņi arī skaidās vairāk vai mazāk turistu vīzu, jo es teorētiski nestrādāju amerikāņu darbu, es to daru Kanādas kompānijai, ja? Kur rutiņa mūsu gadījumā ir teicamniece, viņa ir nolikusi eksāmenu, viņa ir kanādiete kopā ar mūsu burvīgajiem bērniņiem, un viņai nav šī te 90 dienu vīza. Un kāpēc es neliku eksāmenu? Pirmkārt, es slings esmu, es nemāku mācīties. Kādam arī ir jāstrādā. Jā, un kādam arī jāstrādā, kā es vienmēr teicu, jo viņai tur bija jāmācās, un kas tur, ko tur. Plus, Kanādā ir tā, tad, kad tu sasniedz 55 gadu vecumu, un tu esi nodzīvojis vismaz 10 gadus Kanādā, tu pilsonību saņem automātiski. Tā kā man nekāda eksāmena nebūs jākārto nekas. Vēl jāpagaida, 10 gadi, ja, bišķiņ vairāk. Un viss, man būs gatavs, man būs pilsonība. Nākošais jautājums bija, bija par skaņu, par mikrofonu, par ārējo mikrofonu. Man vispār viņš ir rekušiem te.
Es nezinu, jūs varat noteikti komentāros ierakstīt, kuri fragmenti mazāk dzirdam vai klusāk dzirdam. Kad es eju veikalo, jā, es neņemu mikrofonu līdzi, jo es negribu pievērst uzmanību. Jo, pieņemsim, kur es vienreiz gāju iekšā, man bija tāpat arī mikrofons piesprausts, un te visi kā ierauga mikrofonu, viņi uzreiz skatās, tevi virsū meklē, kur tev kamera, kaut gan kamera maza, īsti rokā viņi nemaz neredz, bet visi uzreiz tā kā tev pievērš uzmanību. Jāsaka, ka es tā kā aizdomīgi, jā, tā kā ja veikalā, pieņemsim, kur es arī klausos, kur bija mazliet klusāk, jā, ka varēja dzirdēt apkārtējos trokšņus. Tad tur es gāju bez kameras, bez tā mikrofona, bet tā pirms braucot, es pārsvarā vienmēr lieku mikrofonu, jo mums ir šausmīgs troksnis no tiem vējiem, visi, kas te pūš, ja? Un viņam ir uzlikts tas kaut kāds trokšņu slāpēšanas režīms, vai kā viņi pareizi sauc. Viņš arī to skaņu padara mazliet jocīgi, bet vismaz te jūs dzirdat, ko es runāju, nevis tā kā pirms tam, kad nebija uzlikt tā funkcija, tā opcija, tad šausmīgi varēja visus vējus dzirdēt, motoru, pilnīgi visu trokšņu varēja dzirdēt, tāpēc varbūt ir tā, ka bet jūs noteikti varat pateikt, kuri momenti ir labāki dzirdam, kuri mazāk. Tad es varu mēģināt varbūt piekoriģēt kaut ko. Šitas te pasākums tagad notiek baigi haotiski. Tā iemesla dēļ, kad, kā jau es minēju kaut kur iepriekšējos video, kur, ja mums pagājuši gadu tas bija vislēnākais gads, jā, teiksim, praktiski gada lielākā daļa bija tik lēna kā nekad, ka man bija tik daudz brīvu laika, es varēju darīt, ko es gribu. Un tā, kad es izdomāju, kad es sākšu filmēt, kaut ko darīt, tad pēkšņi darba ir tik daudz, ka tiešām vienkārši nav laika. Tagad mēs esam cik nedēļas jau braucam bez apstājas? Kādas 3 nedēļas? Nē, pagājušo nedēļu atceries mums tā vētra pie viņa. Jā, bet mēs, teiksim, mājās es neesmu bijis vairāk kā 1 dienu, cik nedēļas. Jā, tieši tāpēc, es vienkārši mēģinu izstāstīt, ka te ir tik daudz darba, kad viss tas notiek, visa filmēšana, montēšana, ielādēšana, viss notiek mašīnā, mājās praktiski mēs tikpat kā neesam. Bija tā, ka es tīrīju sniegu, bet tad arī bija kaut kāda viena diena, mēs bijām pusotru dienu. Garā ziņā, jā, ļoti maz, un es sanācu dabūs atpūsties, tā kā es jau teicu, būs Aļaska, šito kravu mēs atdodam pirmdien, es atvainojos otrdien, atdodam nākošanai. Un otrdien arī braucam pakaļ armijas kravai, kas ies uz Aļasku, tā kā visi laipni gaidīt, skatīties, komentēt, tā kā noteikti jautājumi, kaut kas nepatīk, kaut kas patīk, viss var komentēt. Es tagad guļu zem mašīnas, ir, baigi vēls jau vakarā, pagājuši nakti mums aizsalas šitas te ciet, tas te var redzēt, nevar redzēt, es mēģinu parādīt, nezinu, ko es pats te rāda. Es pamēģināšu šitā te kaut kur. Reku, tad ir pumpis, kas pumpē. Tur galā ir tāds mazišs filtriņš, tāds plāns. Tas bija, kas bija aizsalis. Vēl līdz šai baltai dienai viņš bija aizsalis, kaut ko mēs salējām ritīgi ziemas dīzeli. Tagad beidzot es viņu palaidu. Kur tas te skurs tad skūp, vai ne? Neredz, kur man viņš ir. Jā, no skurstuma nāk dūma. Tur viss ir kārtībā skurstam. Tātad, ko es darīju, es to filtriņu vienkārši šitā te aparātu. Viņš ir vienkārši šitā te viņu. Gandrīz aizdegās mašīna apmēram. Šitā te es vienkārši tur sildīju to filtriņu. Tā, ka viņa gaisma. Tā var redzēt. Kur ir tas filtriņš. Kaut kādi -26 grādi guļas mašīnas. Vai es pēčku sataisīju. Nekā viss tur nāk, dūmi griežās. Tur mēs uliksim šitā te. Šitā te, reka. Mums tur viss notiek. Kāds skaists nāk ārā. Kā viss kārtībā. Šonakt jāsals nebūs, ziemas dīzels saliec. Var iet dušā un tad iet pēc tam gulēt. Šitā te apmēram izstāsts zem mašīnas apakšā, es nezinu, grūti kaut kur parādīt. Kardāns ir, kur tā izpūtējis ir. Kur man kāja ir. Kur bāka blakus ir vienā pusē. Kur bāka ir otrā pusē. Es te pats guļu apakšā. Priecājos. Tālāk ir 25. janvāris, rīts, esam ieradušies uz robežas.
uz veikalu, kur var iegādāties atspirdzinošos dzērienus bez nodokļiem. Diemžēl veikals vaļā būs tikai pēc 10 minūtēm, bet tas nekas, es fiks izmantošu momentu un pastāstīšu par tām stundām, ko neviens nav minējis, par šīs te kastes, lampu, ģeneratoru un kondicionieru uzstādīšanu un tā tālāk. Tātad, mums pieminēja lampas, bija 8 stundas, patiesībā nē, tās 2 ekstra, katrā pusē bija 7 stundas, tāpatās nezinu no kurienes. Kastes, tātad kaste, šī te visa kaste ar visu ģeneratoru noņemšana bija no vecās mašīnas 7,8 stundas. Ok, tur bija vādi jāizņem ārā no vecās mašīnas, bija propellers, tas radiators jāizņem, vēl daudz maz es saprotu. Ok, tālāk kastes uzlikšana, tātad vienkārši šito te visu kasti ar visu APU, visu šo te plāksni uzlikšanā 9,5 stundas. It kā ok, viss kārtībā, vādi jāpieliek klāt, jāpievieno, tātad gaismas jāpievieno, jā. Bet ko es nesaprotu momentu, APU pieslēgšana. Tātad šī ģeneratora kastes pieslēgšana 18 stundas. Tātad es pagājušais aizmirstu piebilst, ka jā, viņi ir pielikuši klāt arī, tad bākā jāizveb caurums, bet tas ir otrā bākā izveb caurumu, kur tu ielai tās caurulītes, pa kurien sūc ārā degvielu, jā, tas ir ok, piemēram, stunda klāt. Tātad viņiem bija jāpieliek šie te 2 elektrības vadi, jā, kas tie ir redzami lielie, jā, es nezinu, var redzēt, nevar redzēt, tie kaut kur ir, jā, tie bija jāpieliek. Tad bija tosols jāpievieno un jāievelk viens kabelis salonā. Tas bija arī apmēram viss, kur viņiem sanāca 18 stundas. Es nezinu, kā arī viņi bija pieminējuši, ka viņi šo te plāksni, tad es parādīšu šo te plāksni, ja, šito te plāksni, uz kā viņš tā, viņi esot taisījuši, ja. Tie ir lielākie meli, jo tā plāksne jau bija no iepriekšējās mašīnas. Tagad nevar redzēt, jā, viņi ir iemetināti šeit, ja, klāt pie tātad starp rāmi, ritīgākie meli. Nākošais, ko viņi man ir paprasījuši naudu, par ko es viņiem prasīju, ka tātad nāk gaisa šļūtenes. Ja gaisa šļūtenes nāk ārā, es mēģināšu parādīt, kur viņas ir. Var te redzēt, kaut viņas ir šitām te kaut kur, ja. Rekur, tātad gaisa šļūtenes, ja. Nē, tas ir, atvainojos, tas ir kabelis gaismas, gaisa šļūtenes, tur kaut kur bišķiņ pa labi stopus. Es viņiem prasīju to noņemt no turienes un pielikt šeit pie kastes, ja. Ko viņi izdarīja, kur viņi izvirba caurumus, ja, te kur caurumi palikuši, tie caurumi palikuši. Viņi saka, bet nevar, tad nevar tā šļūtenes ieteikt, kā sanāk, tie iet uz augšu ārā, un tu nevar durvis attaisīt. Es saku, kas jūs esat pilnīgāki idioti, kāpēc jūs nepieskavēt šeit apakšā šļūtenes, smuki nākt uz āru, vai ne? Tagad jau pa vēlu, reku kaste virsū. Man bija vienai šļūtenei bija gals norauts. Es vienkāršākais veids nopērkt visu šļūteni nomainīt, ne? Protams, es jau nevaru noskrūvēt. Es jau tur netieku, ka es tās kastes nekādīgi klāt. Par laimi es dabūju kaut kādu to remontu komplektu, kur to galu varēju uztaisīt un pielikt uz ceļa, vai ne? Bet tādā ziņā, ar kuru galu viņi domā? Jā, un viņi par to man vēl paņēma naudu, ka viņi esot it kā taisījuši, bet nekas te nav uztaisīts, jo viņiem, tošana smadziņu nav. Tad kondicionieris, tas ir kronis visam. Tad, kā es teicu, man kondicionieri pļavas vidū, pavasarī pa dienu bija +5 grādi, vakarā, kas beidz bija, ja nemaldos, kaut kādi tur -5 grādi vai kaut kas tāds, ja. Man paņēma 8 stundas, labi, pieņemsim 10 stundas, vienalga. Ok, viņi to taisīja 23 stundas, iekšā siltās telpās ar trepītēm, visiem pieejamiem instrumentiem, viss tā tālāk. Tāpat arī tās gaisas, viņi lika iekšā siltās telpās, tas bija, ka gaismas lika, tas bija novembra beigās. Es to nevarēju pļavā izdarīt, jo bija baigi augsts, bet kondicionieris pēc tam pats pārtaisīju, uzliku citu šo te uz 12 voltiem. Viņiem paņēma 23 stundas. Tātad, un tad vēl bija tādi mazi darbiņi, kas tur to es neskatīju, bet kopā par šiem lielajiem darbiem 65 stundas, tie maziņie, kas tur bija 70 stundas. Tātad 70 stundas viss tas kopā viņiem paņēma. Ko viņi darīja? Nav ne jausmas. Man liekas, jā, viņiem arī kaut kas tāpat kā kemperu ražotājiem, kas ražo šos te kemperus Amerikā arī kaut kas nav īsti ar galviņu. Jā, es esmu nosils ārā, -31 grāds ir.
šausmīgi augsts. Visi veikals būs arī, iesim pirksim atspirdzinošos dzērienus. Tālāk, atspirdzinošo dzērienu veikalā nopirkām šādus te 2 atspirdzinošus grādīgos dzērienus. Nezinu, viņi laikam saucās Finlandija. Katrs ir pa 1 litram un cena bija 12 Amerikas dolāri. Mums ir atlaide, šoferu atlaide 5%. Nu, tad Kanādas dolāros rupi rēķināt sanāk 15 dolāri viena pudele. Tā kā veikalā tas maksā 30 kaut kādi, ja nemaldos, 33 vai 35. Nu, kaut kas tāds. Jo kurā gadījumā, jā, prieks vienmēr te apstāties un paņemt kādu atspirdzinošo dzērienu. Vai ne? Rīts labs, 27. janvārs, 26. gads. Tālūk arī šī sāga ar šiem briesmīgajiem kemperiem ir beigusies. Mums gan tur kaut ko ierakstīja, kaut kādu ekstra damage, bet teica, ka mums nav jāuztraucas, ka droši vien tas neesot mūsējies, bet vienalga, kā tur ir, tā nu ir. Nejūtamies neko tur paši sabojājuši. Jā, dodamies pakaļ kravai, ko es iepriekš teicu, kravai, kas ies uz Aļasku. Paldies par skatīšanos. Un droši vien šo video jūs jau redzēsiet tajā momentā, ka mēs būsim kaut kur jau pusceļā uz Aļasku. Paldies par skatīšanos!